Sveiks, skatītāji! Saeima pirms dažām dienām, 11. jūnijā, ir pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu. Šajā imigrācijas likumā attiecībā uz nekustamo īpašumu ir kādi ļoti būtiski grozījumi. Tajā vairs nav paredzētas termiņu uzturēšanās atļaujas personām, kuras ir iegādājušās nekustamo īpašumu. Šis institūts Latvijā pastāvēja no 2010. gada, un kopumā ekonomikā ir devis, pēc dažiem aprēķiniem, 1,3, daži rēķini 1,6, varbūt pat 2 miljārdi. Kāpēc nevar precīzi aprēķināt? Tāpēc, ka ir tiešie ieguldījumi un netiešie. Šos netiešos ir dažādas metodikas, un tomēr precīzi aprēķināt ir samērā grūti. Tad lūk, jaunajā likumā šāda institūta vairāk nav, un tomēr vakar Latvijas prezidents ir nodevis šo imigrācijas likumu jaunai caurskatīšanai Saeimai. Tur ir vairāk argumentu, un uzskatot, ka tomēr Saeimai būtu vēlreiz jāvērtē, vai tiešām mums Latvijā nav vajadzīgas personas, kas ir samērā turīgas, kas spēj iegādāties nekustamo īpašumu, un vairāk ir vajadzīgas personas, kuras ir mazliet trūcīgākas.